Anna Brigadere, Dievs daba darbs, balsis. Šodien izskraidīti visi celiņi, izdzīvotas visas vietas pie mājām, bet palicis vēl garš dienas gabals pāri un nezina, ko ar to iesākt. Nu, kad nezina, ko iesākt, Annele liksies dārzmalā uz saulainā mauriņa un klausīsies uz balsīm. Gan jau tad atkal zinās. Balsis? Kas tās par balsīm? Viņu ir daudz, viņas ir dažādas, viņas māca, brīdina, stāsta, čalo, bet sevišķi divas ir tādas, kas arvien savā starpā strīdas. Ja viena ko grib, otra negrib. Ja viena droša, otra bailīga. Tā gribīgā balss ir kā viena no tām vārava 7 liesajām govīm. Viņa var aprīt sauli, mēnesi, zvaigznes, zemi, un kā nav viņai gana, tā nav. Kamēr beidzot viņa aprī arī to negribīgo balsi, un tad viņai virsroka. Bet kāpēc virsroka? Tāpēc, ka tad viņai klausa rokas un kājas. Annele nu klausīsies, ko viņai šodien vajaga, tai gribīgai balsī. Un lūk, ko šodien viņai vajaga meža, lielā, drausmīgā avotu meža, un tā viņa skubina. Nu, Annele, kad tad tu vienreiz iesi uz to mežu? Tepat jau viņš ir, tev deguna galā, roku sasniedzams, tik zaļš un tik varens. Bet negribīgā balss brīdina, tikpat kā pirkstu pacēlusi. Nē, Annele, vai mazs bērns drīkst iet tik drausmīgā silā? Tur bailes glūn aiz katra kadiķa, ieiesi, izcelsies bailes lielas, un tad tik tu redzēsi, kas notiks. Un tā viņas strīdas tālāk. Gribīgā atbild. Kaltiņa mežs arī bija liels. Kā tur tev nebija bail? Negribīgā pretī. Kaltiņa mežs bija gaišs un caurredzams. Tur stāvēja bērzi, reti un resni kā vīri svētdienas rītā, viens pret otru. Kas tad tur bija ko baidīties? Gribīgā. Un kas tad te ko baidīties? Tu neesi vairs mazais bērns, bet liela meita. Kauns tev baidīties, ir tak ļaudis, kā tā pati vecā Aņus, kas vienā galā mežā ieiet iekšā, un otrā atkal iznāk laukā, un nekas viņiem nenotiek. Un cik ilgi tu tā gaidīsi? Vienreiz tak tai mežā jāiet. Jā, jāiet gan, domā Annele, pārdrosmē un uzšaudamās stāvus. Un tūlīt klausa rokas, klausa kājas, un viņa laižas ar savu drošo balsi mežā. Uz priekšu, sauc jau tā kā bezbēda, pa priekšu smiedama, te no meža kalna, te no pašas augstākās saules šūpotās virsotnes. Bet Annele tūlīt nevar viss līdz tādai trakulei. Viņai jāizpētī, kas tie tādi zaļi, mīksti spilveni, kuros grimst kājas, grimst, bet neiegrimst. Un kas tas tāds meža kalns viens pats, apstarots baltām zvaigžņu puķēm? Un tie paegļi, tupētāji, un kas tie par sarkani ķekarainiem mētru puduriem? Un kas tās priedes, pašas debesis zilos mēteļos? Annele iet no vienas pie otras, kamēr ar visām pa draugam, kamēr zina, kas šie visi tādi ir – koki, krūmi, puķes, mētras, klusums un saule, kamēr zina, ko šie jautā. Nu, Annele, bail nav? Nav bail. Annele pasaka visiem droši acīs un kāpj tālāk. Annele ir kalna virsotnē. Bet tai pretī kā aiz dziļa ezera atkal tāda pat virsotne. Vēl otra, trešā. Uzmanies, Annele, nu pat būs kas. Piepeštai uzsauc bailīgā balss no paša sirds kaktiņa. Un zvana tai tieši ausīs. Tur kāds nāk, tur kāds nāk. Bet tad pati gluži pamirdama noslēpjas. Jā, nāk gan. Aiz liela spārnplēta kupla lazdu krūma aizskrēj ēna. Nolūst troksnis.
aiz lazdu kroma kāds stāv. Kurā lazdu lodziņā Annele ieskatās vai pa labi vai pa kreisi, vai uz augšu vai uz apakšu, visur tai stāv priekšā kāda galva. Kas tas tur bija tāds neizprotams? Acu dobumos sāka dzelt un dzirkstīt, kad tik nenāk vēl asaras un neaizmiglo acis, ko tad lai iesāk? Bet tev tak nav bail, atsaucas kaut kur tuvu drošā balss. Annele nopurina sastingumu, pasper soli uz priekšu. Labi, lai parādās tas stāvētājs. Vau! Iekrīt lazdu krūmā kā resns ciekurs no egles. Tā kā, kad rietu avotu lielais citrons, bet tas gan nav citrons. Kad tas sāk riet, tad vau birst viens aiz otra, kā zirņi. Bet šis te ir atkal kluss. Tik kluss, ka Annele dzird viņa savādo elpu aiz lazdu lapām. Tā viņi abi stāv un elpo labu brīdi. Bau! Noskrēja atkal, tirpinādams Anneli līdz pirkstu galiem. Un tas vau ir niknāks un liekas jautājam. Kas tu esi? Ko tu stāvi? Ko tu gribi? Ko viņš tā jautā? Ko viņš tā biedē? Kas tas ir tāds par stāvētāju? Tikko Annele pasper soli sānis, arī stāvētājs dara to pašu. Un nu viņš tai ir pretī. Tāds sāniski pagriezies, priekšķepiņas ievilcis, slaid viducains, melnas aušteles niknis sacēlis. Divas kvēlainas acis deg uz Anneli, un aiz atņirktiem zobiem tāds rūcējs kā dzirnavas. Rrrr! Tas ir meža zvērs, domā Annele, un sirds viņai nodreb. Tāds brīnumains, skaists, nekad neredzēts meža zvērs. Rrrr! Rrrr! Muļķa meita, tu bēdz! Meža zvērs rūc aiz atņirktiem zobiem. Nē, bēgt gan Annele nebēgs. Ko tad šis tai darīs? Un lēni par miera zīmi viņa paceļ roku. Bet meža iemītnieks saliecas atpakaļ. Vau! Izkrītam vēl steidzīgi no sarkanās mutes, tad pasitis kuplā aste kā vilnis pār galvu. Viens lēciens, un viņš ir pazudis zaļajā lejā. Un tai pašā acu mirklī izlec arī no Anneles krūšu slazda bailīgā balss un pāršļāts tai pār galvu kā salti ūdeņi. Bēdz, Annele! Labi nu, ka pastals slīd kā slieces no kalna. Labi, ka aiz kuplās lazdu lejas ir baznīcas ceļš un aiz tā laukmala. Un kā Annele aizēlsusies izskrēja laukmalā, ir jau klāt arī abas viņas strīdīgās balsis. Redz, nu kā tev izgāja, tītina negribīgā. Būtu tas lielais meža zvērs tevi sagrābis. Jā, ko tad tas lielais meža zvērs padarītu, priecīgi atsaucas drošā balss. Tam lielajam meža zvēram jau bija pašam bail. Bail no Anneles, par to jau viņš aizdiedza. Jocīgi, domā Annele, bet kāpēc tad bija tās bailes? Zvēram no viņas un viņai no zvēra. Tā viņi stāvēja viens pret otru, bet starp viņiem kā upe. Neļāva pārbrist pāri, neļāva paraudzīt, cik garš un silts tas mežanieka skaistais kažoks, cik samtaini maigas viņa melnās austiņas. Tā ir aizgāja. Redzējušies nu ir gan, bet iepazinušies nav. Starpā aizstājas bailes un niknums. Rrrr, rūca meža zvērs. Nenāc tu manā pasaulē. Tomēr labi, ka ir būts mežā. Ir nodarīta liela lieta. Tagad jau zina, ka var gan viņā ieiet un atkal no viņa iznākt, un nekas ļauns nenotiek. Mešs ir iekarots, mešs ir pa draugam. Un pēc tik labas izdošanās Annelē prātā vēl citas pārdrošas lietas. Kairinošāks nekā mešs ir lielais lauku kalns, kura piekājai guļ mājas. Tam Annele vēl nav uzdrošinājusies tuvoties. Nevis tāpēc, ka tas būtu tik stāvs, ka nevarētu viņā uzkāpt. Skriešus vien tajā uzskriet vienā paņēmienā, bet bailīgā balss ar vienu ir brīdinājusi nekāpt.
Kad uzkāpšot pašā kalngalā, tad redzēšot tādas lietas, ka tūdaļ apstāšoties sirds. Bet lai nu arī apstājas sirds, šodien ir un ir jākāpj. Gribīgā balss Anneli dzen. Kas īsti varētu būt redzams tur augšā? Varbūt jūra? Jūra gan. Jūra tas ir varenākais, ko vien Annele var iedomāties. Visi par viņu runā, bet redzējis to neviens nav. Arī vecā Aņusne, kura tak visu zina. Viņa sakās nomiršot, bet jūru nebūšot redzējusi. Aņus zina tikai to pašu, ko visi jūra esot bez gala un bez malu. Kā var būt kaut kas bez gala un bez malu? Tas ir visu brīnumu lielākais. Un ja nu to saredz tai kalnā, kāps gan augšā, un Annele kāpj. Avoti nogrimst zem kājām ar visām ēkām un dārziem, jumti izlaižas lēzeni. Varētu pa viņiem pastaigāties, kā pa sēcvidu, un nepavisam nebūtu bailes no viņu baismīgā stāvuma, kā tas ir no apakšas skatoties. Bet kaimiņu mājas pieplok pie zemes kā vārnas izplastiem spārniem, jaunas vietas augdamas kā no zemes. Koki ar galotnēm pa priekšu un mājas ar skurstiņiem un jumtiem. Tāli lopu bari liekas būs nekustoši zaļajās ganībās, kā Anneles ciekuru gotiņas, bet mājas guļ pa pakalniem kā pajiņas celīšu tīkliņā. Tik daudz svešu jaunu neredzētu malu. Annele uziet pašā kalngalā un augstāk vairs nav kur kāpt. Liels mākonis sudrabu sijādams apvāzis sauli, un pa viņa tālajām ēnu apmalām kāpi tik un kāpi lauki, pakalni, meži, mājas, bet aiz visa tā zils, zils, zils bez gala un bez malu. Jūra, jūra! Bet ieskatījusies meitene purina galvu. Nē, tā nebūs viss jūra. Zilais loks plešas, plešas, sviesdams prom ēnu viļņus ar vēja ātrumu. Mākoņu vāks aizpeld, pelēki dzizdams. Jau atmirdz saulē kalniņas un lejas ciems tik gaiši, ka Annele var salikt ēku pie ēkas un koku pie koka. Tur ir ābele un bumbiere, liepa un bērs. Kāda meitene skraida pa celītēm un lasa veļu no žogiem. Atmirdz arī plašā upes pļava un parāda siena grābējs, kas zibina baltos linkraklos. Atmirdz augstais sils, sarkansārtos simtžiburainos lukturos. No ēnām izskrēj laukā lielais ceļš, norit vizēdams no Cīpes kalna, un uzkāpis otrā aizšaujas tālu caur rudzu laukiem. Braucēji un kājnieki kustas pa viņu kā melnas vaboles, smilšu mākoņus aiz sevis putinādami. Lielais ceļš, kur gan viņam sākums, kur gals? Mazie ceļi tek no mājas uz māju, cits aizliecas garām, cits ietek sētā un tur nobeidzas, bet lielajam ceļam nav nekur māju, kur ieticēt. Lielie ļaudis saka, varot ar lielceļu apiet visas pasaules malas un atnākt atkal atpakaļ tai vietā, kur izgājis. Diez vai tā ir, domā Annele. Lielais ceļš nākot no pasaules un ejot pasaulē. Bet kur ir pasaule? Un piepeši meitenei liekas, ka daudz skanīgu balsu atsauktos no pļavas, no upes, no meža, no tālaiz ritošā ceļa. Še jau viņa ir Annele, še jau viņa ir tā pasaule. Annele saliek rokas un klausās mēma. Lielā, plašā pasaule. Tur viņa ir, kur aiztek ceļš, kur skan balsis. Nu tad skanat jūs balsis.